jā? Numur 19. Sarkanais E30, ar viņu brauc Gvido Brūvers. Gvido Brūvers brauc ar vienreizējo licenci. Viņš ir tikai sācis mums šogad braukt ar pagājušo sacensību. Bet drifta pazinēji, drifta fani lielākā daļa jau šo mašīnīt redzējuši pagājuši gadu šķiet, ja? Sacensībā. Zini, īstenībā kaut kad jau vienreiz ir jāsāk to darīt. Ja jau ir cilvēkam tā mašīnīte pieejama tāda un stāv garažā, tad kāpēc viņi neizmantos īstiem mērķiem, kādiem viņi tika būvēti? Jā, tas bija labs pārbaudījums no drifta dieva, slapjā sacīkste. Vismaz uz kādu pusstundu, kamēr nožūst trasa. Nu jā, bet tas nemaina sacensību azartisko garu, un viņi visi cīnās, lai maksimāli ievadītos tiesnešiem, lai viņiem būtu maksimāli labs vērtējums, lai viņi ieturētu ideālu trajektoriju. Dzeltenais karogs, tas nozīmē, ka viņš ir izslīdējis mazliet par tālu no ideālās trajektorijas. Izskatās, ka viņš nedaudz tā prātīgi mēģina braukt, galvenais un nesagriezties un nepēļaut milzu kļūdas. Par sevi viņš saka tā.